Materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862. gadā. Fakultātes ievērojamāko ķīmiķu saimi ievadīja Nobeļa prēmijas laureāts Vilhelms Ostvalds, kura samērā īslaicīgā darbība Rīgas Politehnikumā lika pamatus ķīmijas zinātniskajām tradīcijām. Fakultāte īsteno 3 līmeņu ciklu akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmas, kā arī doktorantūras studiju programmas. Lai studētu šajā fakultātē, ir jāizvēlas kāda no starptautiski akreditētām studiju programmām. Šīm programmām katru gadu tiek izdalītas vairāk kā 150 valsts budžeta dotāciju finansētas vietas. Studiju programmas var iedalīt 3 grupās. Pirmā – studiju procesā apgūst fundamentālās disciplīnas, matemātiku, fiziku, ķīmiju, un pēc tam specializējas ķīmisko analīžu un sintēzes jomā, apgūst materiālu uzbūvi, īpašības un to pielietojumu. Nozīmīgas ir arī ķīmijas tehnoloģijas studijas, vidēji draudzīgu ķīmijas tehnoloģijas procesu modelēšana, izstrāde un realizācija. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek konkursa kārtībā un reflektantiem jānokārto centralizētie eksāmeni matemātikā vai ķīmijā un fizikā vai svešvalodā angļu, vācu vai franču. Otrā – tekstils un apģērbs. Iespēja apgūt apģērbu modeļu konstruēšanu, modes, tirgzinības un prečzinības, tērpu vizuālās mākslas pamatus, kā arī uzzināt par šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšanu. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek konkursa kārtībā un reflektantiem jānokārto centralizētie eksāmeni matemātikā un fizikā vai svešvalodā, angļu, vācu vai franču. Trešā – amatniecība un dizains. Konstrukciju attēlošana un veidošana, materiālu fiziskās, ķīmiskās un tehnoloģiskās īpašības, produktu un pakalpojumu modelēšana un projektēšana, amatnieciskās un rūpnieciskās tehnoloģijas, telpas un interjera dizains ir šīs studiju programmas raksturotāji. Uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek konkursa kārtībā un reflektantiem jānokārto centralizētie eksāmeni matemātikā un fizikā vai svešvalodā, angļu, vācu vai franču, kā arī iestāju pārbaudījums zīmēšanā. Fakultātes absolventi strādā skolās kā pasniedzēji un vadītāji, strādā ķīmijas, farmācijas un pārtikas nozarē, analītiskajās laboratorijās, muitas, vides, produktu testēšanas laboratorijās, ekspertīžu un certifikāciju centros, muzejos, bibliotēkās, kultūras pieminekļu aizsardzības un uzraudzības iestādēs un zinātniskajās iestādēs. Viens no viņiem ir Andris Vanaks. Ķīmija ir visu lietu pamats. Latvijā un Eiropā visu laiku notiek celtniecība, jaunu ceļu būve, tiltu būve, uzņēmumu attīstība, jaunu ražotņu atklāšana. Visur ir vajadzīgi ķīmiķi. Visur ir vajadzīgi ķīmiķi, kur brīvi zina, kas ir cements, kas ir smilts, kas ir ķīmija, ko saliek kopā un kas brīvi šīs lietas optimizē. Un ne tikai akli pārņem lietas, receptūras, kas ir sataisīts citur, bet paši veido šīs receptūras, attīst viņas un ievieš savās ražotnēs. Un man ir prieks, ka mūsu fakultāte un Tehnisko universitāte ir sapratusi jēgu tam, kad ir jāpārņem ne tikai kaut kas, kas ir bijis labs 5-10 gadus atpakaļ, bet jāpārņem tas, kas pasaulē tieši šobrīd ir labs un veiksmīgi tas jāiemāca studentiem, un studentiem no tā būs tikai labums, jo darba iespējas beidzot šo universitāti, beidzot silikātu materiālu katedru vai vispār Tehnisko universitāti, ķīmijas fakultāti ir neierobežots. Un vismaz turpmākos, es domāju, 25 gadus nevar būt nekādas problēmas ar darba atrašanu. Nāc un studē RTU.